Jau dienu pirms lielās talkas Ogres pilsētā talkoja arī skolu jaunieši un pirmskolas izglītības iestāžu darbinieki. Kopā lielajā talkā šogad piedalījās visas 3 pilsētas skolas un 5 pirmskolas izglītības iestādes. Mēs ar lielu prieku modāmies 9 no rīta, lai nāktu grābt, jo mums patīk palīdzēt cilvēkiem. Nē, mums patīk palīdzēt dabai. Arī. Ko jūs darat? Jūs grābat lapas šodien, ja? Jā, mēs grābjam lapas, vācam zarus, visu liekam maisos un tos vēlāk aizvedīsim. Jā, Kāpēc ir svarīgi nākt un palīdzēt gan cilvēkiem, gan dabai, jūsuprāt? Pašiem jau mums patīk apkārtnē sakopta. Un es domāju, ka garām gājēji te ir diezgan daudz, jo tu tālāk peldvieta karjeras, un ejot te garām, es domāju, ka būtu labi te sakopt. Mēs esam tā gadiem šeit nākuši, vai ne, jo tomēr te tāda sabiedriska vieta, kur vasarā arī cilvēki nāk un ļoti patīk viņiem šeit. Un, protams, šeit norisinās arī celtniecības darbi, vai ne, bet tomēr tuvākajā apkārtnē vismaz mēs uzskatām, ka jābūt ir sakoptai, jo bērni šeit nāk pastaigās gar upes malu, viņiem ļoti patīk. Mēs esam gājuši arī otru pusi sakārtot, vai ne, un tīrīti. Tā kā, mēs vienkārši uzskatām, ka mums tuvākajā apkārtnē pie mūsu skaistās Ogres upes jau jābūt ir kārtībā. Šodien mēs esam ar saviem tiem darbiniekiem, kuriem ir brīvais laiks, kuri nestrādā, tie visi šodien talkā. Un šī teritorija, Tirgoņu iela un šī pludmale visa jau mums ir īstenībā vairāk gadu garumā. Ja salīdzina, tad ar katru gadu par laimi paliek tīrāk, ja, bet tik un tā katru gadu vēl ir ko darīt. Lielo talku Ogres novadā organizē pašvaldības aģentūra Ogres namsaimnieks. Talkas koordinators atzīst, ka bērni un jaunieši, kā arī skolu un bērndārzu kolektīvi esot atbildīgi pret apkārtējo vidi un paši piesakoties sakopt vairākas vietas pilsētā. Lielajā talkā viena no aktīvākajām ir skolas un bērndārzs, kas piedalās. Ir ļoti daudz skolēnu un ļoti ātrā tempā tiek savākti visi atkritumi. Šobrīd mēs atrodamies pie sanatorijas Saules prospektā, kur tiek sagrābtas vecās rudens lapas, salasīt apkārt atkritumi. Kas ir vēl tās vietas, kur šogad talko šie skolēni un bērndārzi? Jā, kā jau mēs zinām, šogad skolēni visi mums čaklāki un talko vienu dienu ātrā kolektīvi skolās. Protams, arī pēc tam piedalīsies sestdienas talkā. Viņi talko ap savām skolas teritoriju apkārt, gar Ogres upes krastiem, lasa ceļamalas un apkārtējos polos mežus. Par tīrību savā apkārtnē rūpējās arī Ogres novada pagastu pārvaldes un pagasta skolu kolektīvi. Sižetu veidoja Sintie Lukša, Kristaps Dravenieks, Ogres apriņķa ziņas.